Labdien, cienījamie pasākuma skatītāji! Šis ir tiešsaistes pasākums no Jūrmalas centrālās bibliotēkas, un šobrīd mēs atrodamies bērnu literatūras nodaļā. Ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, un tādēļ vispirms man gribētos jums visiem novēlēt veselību, spēku un izturību, ticot tam, ka visi Ziemassvētku vēlējumi piepildās. Lai mēs visi pēc iespējas ātrāk spētu atgriezties iepriekšējā dzīves ritmā. Šodien mūsu tiešsaistes pasākuma viesis ir rakstnieks Māris Bērziņš. Ar prieku jāteic, ka bibliotēka ir tā kultūra vieta, uz kuru autors brauc vislabprātāk, uzskatot to par rakstnieka svētu pienākumu. Šī tikšanās notiek Jūrmalas centrālās bibliotēkas literārā projekta Mazais un lielais cilvēks bibliotēkā ietvaros. Šis pasākumu cikls ir devis iespēju dažādu paudžu jūrmalniekiem šī gada laikā tikties ar 11 radošām kultūras personībām. Un šo pasākumu ciklu ir atbalstījis arī Valsts kultūra kapitāla fonds. Un jāteic, ka rakstnieks Māris Bērziņš ir pirmais Valsts kultūra kapitāla direktors. Es ceru, ka šodien tikšanās gaitā viņš mums arī par šo savu dzīves posmu pastāstīs. Rakstniecībai Māris Bērziņš veltījis gandrīz 20 dzīves gadus, un šajā laikā lasītāju vērtējumam ir nodoti 5 romāni: Ērika trauma, sapnis, Titāna skrūves, Sveiks, Dzintar Mihaila, tik ievērojamais vēsturiskais romāns Svina garša un pats jaunākais autora romāns Aizliegtais pianīns. Tapuši arī vairāki īsprozas darbi, kuru varonis ir veselīgā absurda prātnieks Gūtenmorgens, kā arī citi autora darbi. Lugas, iztēlojies 3 lugas, grāmata bērniem Rasnais svešinieks, kā arī mākslas projekts Laika pavēlnieki sadarbībā ar tēlnieku Aigaru Bikši. Un šodien mēs vēlreiz pārliecināsimies par to, ka Māris Bērziņš ir lielisks stāstnieks. Pārliecināsimies, ka viņam piemīt prasme paraudzīties uz dzīves negācijām caur humora prizmu. Es sacītu tā mūsdienīgi un mazliet neganti rotaļīgi. Mēs redzēsim to, ka autora darbi ir ļoti dinamiski, jo katrs nākamais autora darbs atšķiras gan formas, gan satura ziņā. Šodien Māris Bērziņš mums pastāstīs par saviem jaunākajiem darbiem. Ar laika distanci autors palūkosies uz ievērojamo un izcilo romānu Svina garša, kurš ir vairāk kārt literāri godalgots, kurš ir iestudēts Nacionālajā teātrī un 2017. gadā iekļauts arī Eiropas labākās prózas antoloģijā. Es vēlos vēlreiz akcentēt šī tik emocionāli spēcīgā romāna nozīmīgumu latviešu oriģinālu literatūrā, jo runājot par tik sarežģītām lapusēm mūsu tautas vēsturē, no jaunieša
redzes loka. Romāns ir neaizstājama laikmeta liecība arī Latvijas skolēniem mācību procesā. Šodien autors dalīsies domās arī par savu jaunāko romānu Aizliegtais pianīns. Šajā romānā autors nesaudzīgi kritizē birokrātiju. Un, protams, mēs uzzināsim arī par autora šī brīža literāro nodarbošanos, tātad par darbu pie biogrāfiskā romāna par autoru rakstnieku Vili Lāci, pētījumu ciklā Es esmu. Lai iespaidiem bagāts šis tikšanās laiks, un es vēlos dot vārdu Mārim Bērziņam. Labdien! Tādā neierastā vidē ir kamera un mikrofons, nav lasītāji, bet centīšos iztēloties. Vilim Lācim bija tāds romāns Cilvēki maskās, ļoti piemērots šim laika periodam, laikam. Tā. Ir tāda īpatnēja situācija, tad man neliels špikers priekšā, par ko man pat jautājumi ir sagatavoti, par ko runāt. Teiksim, kāds ir jūsu ceļš līdz rakstniecībai? Esat beidzis Latvijas Universitātes ekonomikas fakultāti, jums ir daudzpusīga darba pieredze gan privātos uzņēmumos, gan valsts iestādēs un institūcijās. Jūs esiet arī pirmais Valsts kultūra kapitāla fonda direktors. Vai vēlaties pastāstīt par Kultūra kapitāla fonda direktora darba pieredzi vai darbs fondā jūs pamudināja nodoties rakstniecībai? Tā grūti pateikt, vai pamudināja tieši, bet varbūt kāds atsevišķs moments varbūt arī stimulēja. Jo strādājot Kultūra kapitāla fondā, man nācās rakstīt tādus vairākus publicistiskus rakstus, ko es arī iepriekš nebiju darījis. Un mani kolēģi un citi cilvēki novērtēja šos darbiņus tīri labi, un tad, kad es teicu preses sekretārai, lai viņa raksta, jo tas tie viņas pienākumi, tad viņa teica, ka man labāk sanāk, un tas jau, protams, tā ļoti patīkami, tā es rakstīju, un avīzēm un tādām lietām, un tad, kad es beidzu, un es arī vēl vienu lietu, ko es pirms Kultūra kapitāla fonda ekonomikas jomā darbojos, enerģētika, tur man bija, un tādas pavisam ar kultūru nesaistītas lietas, bet un arī pirms tam dzīvē man tuvos draugos vai rados nebija kultūras darbinieki, un es vienmēr, kā mēs daudz latviešu skatījāmies uz viņiem ar tādu pietāti, un ka viņi jau ir kaut kā citādāki, tas ir īpašāki, un laikam tas vēl no padomu laikiem nāk līdzi, un tāda distance ir, un tu jau, it kā tu varbūt pat arī bērnībā esi šo to rakstījis un zīmējis, un kaut kā centies radoši izpausties, un tas viss tev iekšā ir, bet ir tāds, komplekss kaut kāds, ka, kur tad es, vai ne, un tad es tomēr, tad, kad es jau beidzu strādāt Kultūra kapitāla fondā, tad es nolēmu tomēr izmēģināt roku tāda literāra darba sacerēšanā un aizgāju. Iznāca pirmā grāmata ar
ar kuru es, briesmīgi nelepojos, bet pateicoties, kurai vispār kaut kas sākās. Tāpēc es viņu arī nenoniecinu. Jo, viss, ko tu dari, tam ir kaut kāda nozīme, pat ja tas varbūt jau nav kaut kā ļoti veiksmīgi. Un pēc tam arī neviens man neapturēja, neteica, labāk neraksti. Un tā es turpināju. Jā, grūti ir tā runāt, ka nevienu īsti neredzi, un kas jums bija pats grūtākais vēsturiskā romāna Svina Garša rakstniecības procesā? Tur viss bija grūti, es nezinu, bet man uzreiz gribas salīdzināt. Tagad es rakstu grāmatu par Vilu Lāci, un man visu laiku kaut kā rakstot, tik pa brīdim ienāk prātā, kā bija, kad es rakstīju Svina Garšu. Un ir citādāk, bet ir arī daudz kas līdzīgs. Tur ir, pirmkārt jau laikam tā izpēte. Es sapratu, kas man pa vainas vienkārši pieredzes. Es tiekos lasītājiem, es stāvu kājās, un es tā varu drusku kustēties, un tas man laikam palīdz domāšanai, bet tagad man jāsēž. Labi, es centīšos pierast pie tās pozas. Un tā pētniecība ir, tas ir vienojoši, bet tomēr Svina Garš es rakstīju pats no sevis, pats izdomāju visu, protams, pieturējos pie vēsturiskā konteksta un pētīju fonu, lai nebūtu nekādu kļūdu, par ko man varētu vēsturnieki pēc tam pārmest. Arī šobrīd tas ir tas pats, bet tikai tā lieta, ka es vairs nerakstu. Es rakstu jau no sevis, protams, bet kā lai pasaka. Es rakstu caur Vili Lāci, vai Vilis Lācis man kaut kur sēž pakausī, un tā es kaut kāds, es nezinu. Es iztēlojos, ka es esmu viņš, un tad es rakstu, un tas ir diezgan arī interesanti, jā. Varētu teikt, arī interesanti, bet arī diezgan pagrūti. Katrā ziņā tagad man liekas, ka man gribas teikt, ka es nekad vairs nerakstīšu biogrāfiskus romānus, jo it īpaši pirmajā personā. Bet ir interesanti, un es arī esmu apguvis tehnikas, jo no aktieriem šo to aizguvis, kā viņiem tās tehnikas, kā iejusties lomā un kā iziet no lomas. Varbūt iejušanās tā man kaut kā dabiski sanāktos, bet tā iziešana, un es uzzināju kaut kādas jau tehnikas, tagad tādas konkrētas, bet izrādās, ka arī jau iepriekš rakstot, tu ielien savā tēla pasaulē, un tu tur esi, bet ir no tā jātiek vaļā. Un es jau biju neapzināti tā darījis, un tagad turpinu. Es vienkārši pēc katras rakstīšanas dienas es eju vai garā pastaigā, vai eju paskriet, un tad noteikti duša. Un tad tas viss kaut kā noskalojas un tā noņemās nost. Un tad tu vari vismaz dienas otro pusi pavadīt tā daudz maz harmoniski. Kaut gan, protams, rakstnieka darbs īpatnējs ar to, ka man ir ar ko salīdzināt, jo es līdz 40 gadu vecumu, līdz 40, līdz 2008. gadam, tātad līdz 46 gadu vecumam strādāju dažādos birojos,
Un tur strādājot, tomēr tu atnāc mājās, un tev jau pa ceļam uz mājām tas viss ir kaut kur nost, tu daudz pa darbu, vismaz es daudz pa darbu nedomāju, nodarbojos ar citām interesējošām lietām, bet rakstot tomēr tu domā arī pēc tam, un tu domā 24 stundas diennaktī, varbūt gluži ne, bet dažas dienas arī tā sanāk. Visu laiku tas valkās līdzi. Un tad, protams, ir tas brīdis, kad tu raksti, ka tu tā koncentrētāk ienirsti tajā visā. Tās ir tās grūtības. Tāds ir interesanti, ir arī aizraujoši, bet te pašā laikā ir grūti un bieži negribas un atkal. Bet atkal, ka es iekšā, tad ir labi, un tad atkal, bet dažreiz arī nav labi. Un man pat liekas, ka man vismaz vienu reizi man tiešām izdevās iejusties Viļa Lāča ādā tā līdz pašiem dziļumiem, jo es sajutos slikti. Viņam tajā brīdī Viļa Lāča dzīvē, par kuru es domāju, viņam arī vajadzēja justies slikti, bet es sajutos slikti ne tā, kā es pats pirms tam kādreiz ar sevi, no sevis, no savām problēmām būtu jūties slikti. Tas bija pilnīgi svešas sajūtas. Svešas, vēl drūmākas, vēl smagnējākas, un tad gan man tā neumulīgi palika, un no tā es ļoti ātri gribējās tikt vaļā, Bet, kā saka, katrai maizei savu garozu, un varbūt tas jau arī ir labi, ka ir jāpamokās diezgan krietni, lai kaut kas jēdzīgs beigās sanāktu, jo bez tām grūtībām dažreiz arī sanāk tā, ka viegli diezgan viss padodās un arī labi sanāk, bet, tomēr biežāk jau ir kaut kādas iekšējas ciešanas jāpiedzīvo, lai kaut kas galā sanāktu daudz maz. Tā. Literārie apbalvojumi, lasītāju atzinību, romānu iestudējums Nacionālajā teātrī, romānu iekļaušana Eiropas antoloģijā. Jā, tie panākumi jau ir jauki, viss tas ir labi, bet vispār es nebiju tam gatavs īsti. Jūtos diezgan pārsteigts, jo kad jau to grāmatu pabeidzu, tad nebija tāda sajūta, ka būtu kaut kā. Nebija sajūta, ka laikam ir labi diezgan sanācis. Tāda labi padarīta darba sajūta bija, un diezgan droši varēja atdot izdevējiem bez tādām lielām šaubām. Arī vairāk neko nevarēja izdarīt. Tā, kā viss ir izdarīts, ko es varēju, to es izdarīju. Bet, jā, tie panākumi, bet nebija tā, ka arī ka, teiksim, tur Titāns Trūvs vai Dzintaru Mihaila būtu uzrakstījis, ka tad būtu kaut kā citādāk, bet toties tā atsaucība pēc tam, jā, tā man pilnīgi pārsteidza. Un vispār, nezinu, man liekas, skatos mākslinieku pēc tā vien tiecas, bet tad, ja es tā nokļūst tajās kaut kādā publiskā uzmanībā lielākā, tad tā ir stress. It kā patīkams stress, bet vienalga tas ir stress un nemaz tā, tā kaifo, ka tev ir atzinuši par to, tu, protams, priecājies, bet tomēr tas tā uzmanība arī nogurdina, un tāpēc es tagad, ja kaut kas man ir līdzīgs ar Villu Lāci, tad tas mums ir līdzīgs, jo viņš arī diezgan turējās malā un nebija uz tādām, tāds,
tās narcistiskās vajadzības varbūt netik lielas, kā varbūt citiem māksliniekiem. Teiksim tā, zīmēties publikas priekšā, bet tur tas neizbēgam, ja kaut kas labs ir sanācis, tad jau tev aicina visur un uzmanīgi pievērš. Bet labi, tās pārdzīvojums lietas, un katrā ziņā viņas nav tās nepatīkamākās. Vēl es kaut kā esmu tagad aizgājis pa Vilu Lāci runāt, kaut kā to bija tā kā beigās paredzēts, bet kā ir, tā ir. Svina garšā, tomēr es izdomāju to sižetu daudz maz, un tad rakstīju, un man tur tas personu loks jau bija paša noteikts, notikumu loks arī paša noteikts, bet tagad ar Vili Lāci tur ir tik daudz, ka vienkārši ir grūti izvēlēties, jo pilnīgi visu aptvert nav iespējams. Un tad tā domā, ja tu gribētu tā iziet cauri visu viņa dzīvei un tā, varbūt ne gluži pa dienām, bet tomēr pieskarties katram darbam, ko viņš ir rakstījis, pieskarties katram dzīves kādam citam notikumam, kas ir kaut kur vēstures annālēs pieminēts, tad tur, man liekas, kādas 10 grāmatas būtu jāraksta. Un tad ir tāda, visu laiku tāda drusku neziņa, vai to, vai nē. Tad vienkārši paliek jau tikai man izvēle, ko tad izvēlēties. Un zinot, ka, Lācis tomēr ļoti populārs latviešu vidū, un tomēr katram, man liekas, ir, varbūt katram nav savs Jānis Ezeriņš vai Ivanda Kaija, tādā priekšstatā, bet, pa Lāci, man liekas, katrs kaut kāds priekšstats viņam ir savs izveidojies, vai tur labāks vai sliktāks, bet, ir. Un, tad šeit būs, tā grāmata, kas cerams pavasarī tiks pabeigta. Tas būs tikai mans priekšstats par viņu. Tā mana sajūta un, es jau tagad tā kā drusku jau pa tālu laikam aizrunājos, to man vajadzētu laikam teikt grāmatas atvēršanas laikā. Bet, diezgan grūti ir to radošo procesu aprakstīt, un gan pašam jau ir. Vakar skatījos televīzijas filmu par Uldu Pūcīti, un tur rādīja fragmenti no 4 baltiem krakliem, kur Pūcīšu varonis remontē telefonu Jāzepa Pīgožņa darba telpā, un tur viņam ieskanās tas motīvs no viņa dejoja Vienu vasaru, un tad Rolands Kalniņš saka, ka te viņiem ir ļoti labi izdevies parādīt to radošo procesu, ko vispār ir grūti diezgan. Tad es arī to Viļa Lāča radošo procesu drusku cenšos parādīt, bet tā ir, protams, mana izpratne par to, kā tas viņam īpaši jau, es pieskaros arī tur, kur kā viņš pārraksta grāmatas, teiksim, Veco jūrnieku līgstu pārtais par zītu ar dzimtu un tādas lietas. Gūtena Morgena 2. krājuma izveidošana kā pārejas posms pēc vēsturiskā romāna Svina garša. Drusku atpūsties jau vajadzēja pēc tās Svina garšas, tas tiesa. Un tas bija viegli, 2. krājums, viņš vienkārši sakrājās. Tiešām krājums sakrājās, jo 1. Gūtena Morgens iznāca 2007. gadā, to es biju sarakstījis sākot no 2004. gada, kaut kādu 2 gadu
nu, līdz 6. gadam, jā, nu 7. iznāca. Nu, kaut kur 2 gadu laikā, bet tad es arī, man bija pilns, es biju pilns ar tiem sižetiem, un es tik liku viņus uz papīru, un pēc tam jau, nu, tā teikt, nu, nezinu, tu ieej mežā un ir pilns, ir kaut kāda sēņu vieta, un lasi tās sēņas, un aplasi visas, un nav vairāk. Un tu staigā pa to mežu, un tad tur atrod pa vienai vēl kādu. Un tā man tas otrs krājums, tā pa vienai. Un tur ir arī diezgan daudz tādi darbi par godu. Tur pat nodaļa, man liekas, tas saucās par godu. Nu jā. Un sākās ar to, ka es tajā pašā 2007. gada prozas lasījumos uzrakstīju Gulten Morgans un Berelis. Berelim bija iznākusi grāmata Kauns. Neatceros tagad vēršu, tur bija ar zelta ragiem. Nu, tāda ļoti bieza grāmata viņam bija iznākusi. Un tad es uzrakstīju Gulten Morgans un Berelis, un prozas lasījumos to arī nolasīju. Pašam Berelim arī patika. Un Ugunīgi vērši ar zelta ragiem. Tā saucās tā grāmata. Un uz tās pamati. Un tad tādās sakarībās uzrakstīju, pieņemsim, tagad ir nesen iznāca Jurim Zirgzdiņam grāmatiņa Ese, nu, atkārtots izdevums, jo pirmais 90. gadu beigās, man liekas, iznāca, bet to es uzrakstīju Gulten Morgans un Ese, nu, tas tā kā arī par godu Zirgzdiņām. To es uzrakstīju tātad jau kaut kad 2013. vai 14. gadā. Ne, nu, pēc svina garšas, vai 15. gadā. Un tā ir vairāk tādi, kas, piemēram, Gulten Morgans un Bronhīts. Tas ir par godu radio Naba raidījumam, Bronhīts literāram raidījumam. Tad ir Gulten Morgans un Aivara sirds portreti. Tas ir par godu Aivara Eipura minimām. Tad ir Gulten Morgans un Kolka Kūl par godu filmai Kolka Kūl, un tā joprojām. Tāda man turpinās veidoties, jo tagad, kad Kultūra Kapitāla fondam bija 20 gadu jubileja, tad man palūdz, lai es uzrakstu Gulten Morgans, nu, par Kultūra Kapitāla fondu Gulten Morgan, un tad uz to pasākumu es biju uzrakstījis. Nu, tā man aicina. Un tad tas bija pagājuši vasar, aizpagājuši vasaras. Bija Baltijas ceļām 30 gadu jubileja, un tur tajā svinīgajā pasākumā, kurā piedalījās visi Baltijas valsts valdība, nu, Kariņš bija, un tas Igauņu premjers, un deputāti, nu, tā mūsu varas spice visa, un tad bija tur arī, tā kā es biju saņēmis Baltijas asamblejas balvu par svina garšu, tad arī mani aicināja tur uzstāties ar eseju. Kādu tad Bērziņš eseju var sarakstīt? Bērziņam visas esejas ir Gulten Morgan, gandrīz vai. Un tā es sarakstīju eseju, kur es jums gribētu arī tagad nolasīt, jo viņa tikai tiem kungiem augstajiem ir skanējusi, viņa nav citur nekur. Un tur bija igauņu rakstnieks un lietuviešu rakstnieks, viņiem bija tādas nopietnākas tās esejas, nu, kā jau svinīgā tādā 30, Baltijas ceļam 30 gadu, tomēr tāds pasākums. Un tad tā tematika, ko man teica, vai nu par Baltijas ceļu vajadzētu, vai par Baltijas valstu vienotību. Un tad es uzrakstīju eseju Gulten Morgans un Baltijas valstu vienotības stiprināšana. Tad es nolasīšu.
Vienreiz Guten Morgens staigāja gar jūru un nejauši satika Kalniņu. Konfekti gribi, Kalniņš izvilka no azotas turziņu. Nu pat bija Baltijas konfekšu izstādē un dabūja 3 dažādas – Laima, Karūna un Kaleva. Oho, paldies, Guten Morgens paņēma visas 3 un iemeta mutē. Karūna konfekti viņš aizbāzēs kreisā vaiga, Kaleva aiz labā, bet Laima atstāja uz mēles. Saldā masa klusa saplūda kopā un Guten Morgens lapatikā aplaizījās. Kur tev garšoja vislabāk, pēc brīža jautāja Kalniņš. Nezinu, tādas maziņas bija, visas reizē apēdās. Guten Morgens noslaucīja lūpas ar dēlnas virspusi. Bet buķeti tīri tā nekas? Buķeti, Kalniņš pārmetoši nogrozīja galvu. Tu jau kā ASV prezidents, ja ņem tad visas Baltijas valstis reizē, nevis katru atsevišķi. Nu, pārsvarā jau visi mūs ņem komplektā, bet vai zini, kāpēc tā notiek, Guten Morgens noslēpumaini smaidīja? Tāpēc, ka mūs uzskata par sīkiem, lai runātu ar katru atsevišķi, un tā sanāk lētāk, Kalniņš nospļāvās. Nē, tu neuzminēji. Tā ir tāpēc, ka mēs esam ļoti vienoti, praktiski nešķirami. Vai atceries, kā pirms 30 gadiem stāvējām Baltijas ceļā ar kaimiņiem roku rokā sadevušies? Kuriem kaimiņiem? Ar Krūmiņiem no zaļās mājas? Nē, es domāju, ar Igauniem un Lietuviešiem. Mēs bijām vienotības paraugs visai pasaulē. Starp citu, katalāņi no mums nošpikoja. Zinu, bet tu aizmirsi vienu lietu, Kalniņš skeptiski kodīja apakšlūpu. Mēs ar viņiem sadevāmies, bet viņi savā starpā ne. Vai esi droši, ka starp Igauniem un Lietuviešiem valda tikpat liela vienotība kā mums ar viņiem? Jā. Tas man paslīdēja garām, Guten Morgens sarauca pieri, bet pēc mirkļa jau dedzīgi uzlūkoja draugu. Klausies, mums kaut kā vajadzētu stiprināt viņu savstarpējās saites ar steigu. Nu, var jau, bet vajag drusku padomāt, teica Kalniņš un iegrim dziļās domās. Arī Guten Morgens strauji un centīgi sasprindzināja smadzenes, tomēr Kalniņš risinājumu atrada ātrāk. Ir man te viens neslikts gājiens, viņš izvilka no kabatas savu glāstāmo telefonu un atvēra Google karti. Skaties, viņš piebāza ekrānu draugam pie deguna. Mēs varētu austrumu pusē izveidot joslu, lai Igaunijai un Lietuvai sanāktu kopēja robeža. Re, viens gabals no Hīno ezera līdz Zilupei Igauniem, bet otrs no Zilupas līdz Drūkšu ezeram Lietuvai. Tad viņi varēs satikties nepastarpināti un ceru arī visas Baltijas vienotība stiprināsies. Jā, esmu pārliecināts, mūsu kaimiņiem patiks. Oi, ieraudzījis, kāpēc Kalniņa plāniem sarūk dzimtās zemes platību, Guten Morgens piešāva plaukstu pie sirds. Cik platu joslu tu domā dot? Tik Kalniņš izpleta rokas plati kā makšķernieks, kurš rāda, cik milzīgi zivi noķērs. Nu, varbūt mazliet platāk, man nav žēl, tur tāpat vējš svilpo. Nu, nezinu, Guten Morgens kasīja pakaus. Tas vējš, kas tur svilpo, tomēr ir mūsu dzimtenes vējš, bet tad vairs nebūs. Tu gan esi, Kalniņš kļuva pikts. Kopējā labuma vārdā no kaut kā ir arī jāatsakās. Turklāt neaizmirst, ka mums no šī pasākuma arī būs savs labums. Kāds? Latvijai vairs nebūs robežas ar Krieviju. O, tas gan izklausās interesanti, Guten Morgens veltīja Kalniņam atzinīgu skatienu, bet viņām prātā ienāca doma, ka kompensācijai tomēr vajadzētu paprasīt no kaimiņiem gabaliņu līdz Palangai un gabaliņu līdz Pērnavai. Vismaz tik daudz. Paldies. Nu, tāds mazs. Man likās, ka Kariņam diezgan labi patika, jo viņš nāca smaidot un spieda roku pēc šī darba nolasīšanas. Bija diezgan jautri beigās. Nu, tā ar tiem Guten Morgeniem, tā ka, arī kaut kad jau sakrāsies, es ceru, ka kaut kad sakrāsies arī 3. krājums. Un, pagaidām tur laikam man tikai kādi 3 vai 4 ir. Vajadzētu vismaz ar 10 pareizināt to visu, un tad, jā. Puķu lodziņu murgs ir birokrātijas atmaskojums bērndārzā jūs jaunākajā romānā Aizliegtais pianīns.
Jā, tas bija tāds mans iekšējais pasūtījums, jo ar to birokrātiju man vienmēr bijušas sliktas attiecības arī strādājot tajās valsts iestādēs, kurās strādāju. Jo tas ir traki, ka atkal atnāk kaut vai tā valsts kontrole. Nu, it kā jau viņi labu darbu dara. Un, nu, nevis it kā, bet viņi dara labu darbu un kaut viņus vairāk klausīt visās tajās, īpaši, kas attiecās uz līdzekļu optimizāciju un resursu liederīgu izmantošanu, bet viņi atnāk un neko neatrod. Nav arī ko atrast, jo viss ir godīgi, viss ir skaidri, tīri, caurredzami. Nav pat par ko uztraukties, atnāca tā revidenta un, viss kārtībā, bet trūkst tādu normatīvo dokumentu. Mēs redzam, ka jūs tur esat godīgi strādājuši un nekas nav nozagts un nekas nav, nekāda pārkāpuma nav. Taču jums nav aprakstīts, ka jums nav, jūs to dariet tā, bet, tā teikt, no galvas, ja jums nav papīrs priekšā, pēc kur jums vajadzētu to pašu darīt. Šitās šausmas, atkal tagad jāraksta nolikums par to, kā izpildīt to nolikumu. Vispār šīs lietas vienkārši dzen grīdā. Un tā, ka man diezgan daudz tā sanāca, ka es pazīstu diezgan daudz cilvēkus, kas nodarbojas ar pedagoģiju, tieši ar pirmskolas pedagoģiju. Un es arī klausījos, kā viņi savā starpā par šīm birokrātiskajām lietām sarunājas un stāsta gadījumus absurdus, smieklīgus, bēdīgus. Kad pamazām man radās tāda vēlme uzrakstīt par to, vienīgi, ka tas man arī likās tāda neiespējamā misija, atkal jau vēl grūtāk par svinu garšu, tādā ziņā, ka kā lai saistoši cilvēkiem izstāst par birokrātiju. Ir viena lieta izstāstīt kādu absurdu gadījumu, pašausmināties vai pasmieties par to, bet to visu kaut kā dabūt gatavu romānā, tur bija ko domāt vispār. Un es varu, roku uz sirds lieku visi tie gadījumi, kas saistīti ar birokrātiju šajā grāmatā, izņemot audzinātājus, tā teikt, prāta mīkrēsli, no kura gan tur neviens nav pasargāts, un bieži arī gadās, ka cilvēkiem paliek tīri psiholoģiski slikti no tā visa. Tad visi tie gadījumi ir no dzīves. Viņi ir viens pret viens no dzīves ņemti. Varbūt tikai, viņi nav izpušķoti kaut kā padarīti vēl trakāki, nekādā veidā, vienkārši, tik cik es viņus aprakstu, tā, kā es viņus pasniedzu. Bet pilnīgi viss, gan tur sanepid stacijas, gan tur korupcijas novēršanas lietas, tur viss ir kā no dzīves. Nevis kā no dzīves, bet no dzīves. Bet rakstot arī šo tieši par birokrātiju, tie nevar tikai par to vien runāt, ja tu raksti par bērnu dārzu. Maz jau esmu tieši bērnu audzināšanas jautājumiem, es arī neesmu speciālists. Bet, kad tu lasi un vēl pēti to visu sfēru, tad jau tu kaut ko arī uzzini vairāk un iemācies un sāc saprast un tev rodas jaunas zināšanas. Es par to jau agrāk nedomāju daudz, bet par to, kā paši bērni jūtas bērnu dārzā, tas ir
Un cik bērniem ir vispār vajadzīgs bērndārs? Nu, tad tas secinājums ir tāds, kam arī piekrīt daudz, kam piekrīt pedagogi, bet viņiem vienalga tas būs jādara, ka bērndārs vislabāk būtu, ja vispār nebūtu bērndārs. Tas būtu vislabāk. Bet tas nav iespējams. Nu, tas ir skaidrs. Es jau arī neaicinu, ka tagad... Jo kāpēc bērndārs radās? Radās tāpēc, pirms 150 gadiem, tāpēc, ka bija rūpnieciskā revolūcija un radās fabrikas daudz un darba vietas un cilvēkiem vajadzēja visu dienu pavadīt darbā, arī sievietēm, mātēm. Un nebija, kur tos bērnus likt, un tā pamazām izveidojās bērndārs sistēma, lai būtu, kur bērnus atstāt. Bet tas atkal, kā tas mazais cilvēks jūtās tajā vietā, kur viņš ir atstāts, tas par to, man liekas, vēl būtu daudz, ko domāt un vispār šo lietu likt pirmajā vietā, jo vairāk, kā teiksim, es iztēlojos, kā valdības, valdība kaut vai kā uz to skatās. Kas viņiem svarīgi? Viņiem svarīgi, lai cilvēks var tikt uz darbu, bērndārs ir, bērns tur ir, tā vecāki tagad var strādāt, viss kārtībā. Bet kāds ir tas izpildījums par to? Acīm redzot, tā interese ir ļoti maza, jo to jau arī var, un tas nešķiet svarīgi, tas ir slikti, ka tas nešķiet svarīgi, jo bērndārza audzinātāja algas ir smieklīgas, kvalifikācija, tāpēc, ka algas, ar to jau viss sākas, līdz ar to tur nokļūst arī gadījumi cilvēki. Vēl par šīm lietām domājot, ir jau cilvēki, ir tādi cilvēki, kuriem ir kaut kāda tieksme pēc varas. Es to arī strādājot, kaut ko fondā vai citur, tu iepazīsti cilvēks un tu redzi, šis cilvēks ir varaskārs, viņam gribas savu varu demonstrēt. Un ja vīrieši pārsvarā aiziet, tad uz policiju ar tādām tieksmēm. Es nesaku, ka tur visi ir tādi, es gribu teikt, ka diezgan daudz, kuriem gribas šo varas izpausmi, viņi aiziet uz varas struktūrām. Tur jau viņa priekšnieks, tur viņš jau var norādīt kādam kaut ko. Viņš kaut vai uz ielas pieies policists klāt un kaut ko norādīs vai iegrožos. Un viņš parāda savu varu. Kas ir intelektuāli, viņi varbūt iet citur un to savu varu parāda. Bet sievietēm, liela daļa arī kaut kur varbūt citās tautsēmniecības sfērās, bet liela daļa aiziet pedagoģijā. Jo tur varbūt viņi pat īsti neapzinās to savu varas vajadzību, nenoformulēs sev, bet beigās viņi iegūst arī to papīru izglītības, bet viņi aiziet uz skolu vai uz bērndārzu un sāk izrādīt savu varu. To, ko viņi ir gribējusi īstenībā. Un tas vairs nekam nedara. Bet vai kāds pie mums pieņemot darbā vērtē šādas cilvēciskās kvalitātes? Es nezinu, es stipri šaubos, man liekas, ka nē. Jo ir galvenais diploms, ir papīra kārtībā, viss. Galvenais, lai ir papīra kārtībā, lai ir viss tur attiecīgās izglītības iegūts, bet to cilvēcisko īpašību kopumu atbilstību tieši šai profesijai, tas pats arī, man liekas, tas uz daudzām profesijām varētu arī, man liekas, arī deputātus vajadzētu laist caur meldu detektoru un augstāko vadību. Tad mums nebūtu deputāti, iespējams. Jā, tā kā problēma, jā. Bet, rakstnieks viņam fantāzija strādā, viņš visu ko var izdomāt. Es vakar tieši arī klausījos YouTube interviju ar Krievu rakstnieku Borisu Kuņinu, un
viņš tur visu laiku deva tādus padomus, kā Krievijai vajadzētu attīstīties un kā vajadzētu dzīvot. Un tā žurnālisti viņam saka, bet tad varbūt, tad jūs tur varētu arī. Viņš saka, ne. Viņš kā rakstnieks var labi izdomāt, kā citiem vajadzētu darīt, bet pats jau, tā kā ne tomēr. Tā man tā līdzīgi, laikam, jā. Jā, un tad Neviļus arī rakstot par visu šo birokrātiju, es jau sāku runāt par to bērndārzu būtību, un tā diezgan liela nelaime ir, kurai ir sekas tikai parādās pēc daudziem gadiem, un varbūt viņas pat nav tik, viņas ir jūtamas, bet mēs tām cenšamies nepievērst uzmanību. Tās bērnu, agrās bērnības traumas, kad bērnu jau aizsūtas bērndārzu no gada vecuma, 1,5 gada, ja. Viņi varētu no 3 gadu, tad, kad viņš jau ir kaut cik spējīgs socializēties, un arī tad ne katrs bērns. Bet es jau saprotu arī tās mācas, un es laiku tās vaidos, ir tā viena puse, jo, ir sievietes, es pazīstu sievietes, kuras nesūta savus bērnus bērndārzā, un labprāt ar viņas pašas audzina, bet ir sievietes, kurām ir atkal, kuras ir tikpat mīlošas mātes, bet viņām gribas arī realizēties kā personībām darbā, un tas arī ir labi, un viņām tur neko nevar pārmest. Un tad viņas, tā kā, lai pašas varētu realizēties, viņi to bērnu aizsūtas uz to bērnu dārzu jau agri. Bieži vien tas ir arī, tīri materiālo apsvērumu dēļ, jo vienkārši nav naudas, vīra nav. Tur neko nevar darīt, bet tur, labi, es tā varbūt diezgan neskaidri izskos, bet šeit atkal tā doma, ka rakstnieks dod padomus, ka būtu ļoti svarīgi, vismaz bērniem līdz 3 gadu vecumam ir svarīgi, lai viņam būtu vismaz viena uzticības persona, kas parasti ir māte, bet kura tad viņam ir klāt visu dienu. Bet, kad bērndārzā viņš nonāk, tur ir grupiņa, 20 tādi mazi bērni, kuri vēl runāt lāgā neprot, un viņiem visiem vajag mammas. Bet ir tikai 2 audzinātājs uz visu to baru. Un tad tas bērns, viņš cīnās, kā viņš var. Kāds kļūst agresīvs, atkarībā no savu temperamentu, kaut kādām jau tām ģenētiskām īpašībām. Cits noslēdzās sevī, un tas atstāja diezgan dziļas pēdas. Un beigās, ja viņš pabeidz skolu vēlāk, un augstskolu varbūt, un ir jau tīri normāls cilvēks. Bet viņā vienalga ir kaut kāda nedrošība, ir bailes, ir vai agresija, kas ir no šī te dzīves posma, tā pirmā dzīves posma, kas ir pats svarīgākais, jo tas atstāja visdziļākās sakas, kuras pēc tam tu atpazīt nevari, un nevar saprast, kāpēc tas cilvēks ir tāds, un kāpēc viņam ir tādas problēmas, bet tās problēmas ir radušās jau tad. Un viņš dzīvo, strādā, viņš atkal apprecās, viņš atkal audzina bērnus, un viss jau tā kā lielās līnijās no malas skatoties, kā ir labi, bet nav labi, jo man pašu aizsūtīja bērndārzā 3 gadu vecumā, nekā normāli. Toreiz padomu laikos arī bērnus agrāk, bija gan silītis, laikam jau no 2 gadu. Bet, labi, man no 3, man pēc tā, es jau to neatceros pats, bet man diezgan tādas labas atmiņas no bērnu dārza ir, no vecākām grupiņām jau. Bet tomēr man mamma atzinās, ka 1. mēnesi es katru dienu esmu gājis raudādams bērnu dārzu. Un es jutos tur vienkārši pamests, atstāts, nodots. Un tas, ka tas jebkuram bērnam, ka viņam pasaka, tu padzīvojies, vakarā tev atnāks pakaļ, īpaši, ja to saka kādam 1,5-gadīgam bērnam. Viņam nav tāda laika izjūta, viņš uztver pasauli līdzīgi, kā
Nu, kā dzīvnieks, ka tu kaķītim arī var pateikt, vai sunītim, tu zini, tu pasēdi, es jau atnākšu pēc 3 stundām. Bet viņš jau nezina, viņš ir pamests. Vai pēc 10 minūtēm, vai pēc 10 stundām, vai pēc 10 dienām, tas viņam vienalga, vienkārši saimnieks ir prom. Nu, tā arī tādiem maziem bērniem ir ar vecākiem. Viņš vienkārši ir pamests un visu, viņš neredz izēju, viņš nespēja to aptvert. Nē, man tagad jāpaciešās, es pacietīšos, tad jau mamma atkal atnāks. Nē, tas nav. Tas ir pieauguši cilvēku galvās, bet tas nav bērnu galvā. Un te ir tā kļūme un tādas lietas daudz, par to jau psihologi daudz rakstījuši, un ne jau es jau to esmu tikai no citu pieredzes sasmēlies, un ko es te tagad stāstu. Un tas nav nekas jauns, bet es nesaprotu, kāpēc, ja mums ir tāda cilvēku izaugsme vērsta sabiedrība vismaz deklaratīvā līmenī, tad vajadzētu sākt ar šo te pašu pirmo posmu. Tie, kas jau ir vēlāk, ir jālabo, ko var labot, bet tas jau ir pa vēlu. Vardarbība ģimenē, tās visas ir bērnības traumas, un tieši tāpēc tiem pirmajiem dzīves gadiem, sākot no zīdaiņa vecuma, no pirmās dienas, ir tam jāpievērš uzmanība. Un nav jau arī obligāti, ka ir tā mamma vai tēvs, tā uzticības persona mazajam cilvēkam, bet tikpat labi tā var būt arī vecmāmiņa vai vectēvs, tā var būt arī auklīte, kas ir, bet ka viņa ir ar bērnu 1:1. Tas pamata princips 1:1 ar bērnu būt līdz kaut kādam vecumam, kad jau viņš ir gatavs socializēties un ka viņa fiziskais un garīgais ķermenis ir tam nobriedis. Bet līdz tam viņam vajag vienu cilvēku nepārtraukt 24 stundas laikā, pie kam kam uzticēties, kam piekļauties fiziski, garīgi, visos līmeņos. Par to es arī šajā grāmatā drusku centos ieminēties, varbūt ne spilgt, bet, nevarēju nepieskarties. Tā. Tagad es varētu arī iedzert ūdeni. Man pirms šī raidījuma bija prātā vēl tādas lietas, par ko runāt, bet man viņas tagad pēkšņi aizmirsušās visas. Es nezinu, vai tas ir kaut kāds stress, vai tas ir no situācijas, bet tur man tāds, ja jautājumu nav, bet neviens jautājums nesūta. Šī nav tāda situācija. Nē, kaut kas man vēl jāpasaka, es nezinu. Man tā kā gribas vēl parunāties, bet nav neviens, kas pajautā kaut ko. Tas man vienmēr ļoti svarīgi, vai man kāds, kas pajautā. Uzvedina uz kādu lietu. Par pandēmiju laikam nerunāšu. Jā, man piedāvāja rakstīt par pandēmiju, tas jau bija jau pavasarī jau man piedāvāja, bet es visu laiku atteicos, un es arī tagad rudenī atteicos, jo Guten Morgens un pandēmija, tam, protams, jābūt. Kaut kad tāds arī taps, bet tagad, kamēr es rakstu pa lāci, es neko citu neesmu mieru darīt un rakstīt, jo tas uzreiz izsit no sliedēm, un tur nedēļas
zudusi uzreiz, kamēr tu izdomā to jauno tēmu, citu tēmu, tur dzīvojies viņām, pat ja tas gabaliņš nav garš, tomēr tas prasa vairākas dienas, un atkal, kamēr tu pārslēdzies atpakaļ, tev jau ir vismaz nedēļa zaudēta, bet es esmu tagad ļoti skops uz laiku, jo man ir martā termiņš, ka man jānodod, un es negribu pārkāpt to termiņu, jo atkal pēc marta jau sākas pavasars, un tad ir dārza darbi, kuros šogad vajadzētu iesaistīties. Pagājuši gadu jau es tur noslinkoju kārtīgi, un tagad vajadzētu tomēr, un arī tur pie mājas visādi sadzīves darbi. Tā kā esmu atbrīvots no tādām lietām, bet nu labi. To jau es tagad sāku stāstīt, tāpēc, ka es vairs nezinu, ko stāstīt. Nu labi, paldies tad. Paldies par uzmanību. Līdz nākamajai reizei. Esiet veseli.